Labvakar! Jā, man prieks jūs visus redzēt tik kuplā skaitā. Man liekas, piektdienas vakarā cilvēki parasti izvēlās kaut ko tādu izklaidējošāku. Bet ja nu jūs visi esat šovakar šeit, tad acīm redzot, jums šī tēma interesē. Un šodien mēs sēžam izstādē par džemu skulmi, par džemu, kā viņu bieži dēvē tikai vārdā, kā daudzas ikoniskas personas mēdz saukt tikai vārdos. Bet šodien, kaut kā sēžot šajā izstādē, mēs runāsim arī par glezniecību, runāsim arī par viņas mākslu, bet vairāk mēs runāsim par džemu kā personību. Par džemu kā ļoti tādu spilgtu, pretrunīgu, spožu cilvēku, kurš savā veidā kaut kā savieno divus laikmetus. Un džema tieši vairāk ir bijusi varbūt pazīstama ar savu tādu publisko darbību. Viņa ir bijusi gan Latvijas Mākslinieku Savienības priekšsēdētāja, Latvijas PSRS Mākslinieku Savienības priekšsēdētāja, gan LPSR augstākās padomes deputāte, bet paradoksāli tāpat laikā viņa arī bija viena no tādiem atmodas galvenajiem spēlētājiem, varētu teikt, pat tāda atmodas procesa simbols. Un arī viņas balss bija tā kā tāda Latvijas sirdsapziņas balss, kas uzrunāja ļoti plašas tautas masas. Un es gribētu šodienas sarunā mēģināt kaut kā uztausīt to pavadienu, kā mēs par džemu varam runāt šodien, kā mēs varam skatīties uz viņas biogrāfiju, kurā sadurās tik daudz punkti - māksla, politika, vara, kaut kādi arī principi, arī kompromisi, kā mēs varam paskatīties uz šo periodu šobrīd. Un mēs arī skatoties atpakaļ, mēs redzam, kā džema pati ir stāstījusi savu stāstu, kā viņa ir interpretējusi savu dzīvi un savas izvēles, kā to ir darījušas dažādas mākslas institūcijas vai arī institūcijas tajā laikā, un kā mēs to darām šobrīd, kā mēs uz šo periodu skatāmies no mūsu skatu punkta. Un šīs sarunas mērķis nav radīt tādu kā vēl vienu monumentālu tēlu, vai tas nav arī mērķis tā kā dekonstruēt to iepriekš radīto tēlu, bet drīzāk mēs gribam paraudzīties uz džemu tajā visā viņas daudzslāņainībā, kā uz tādu mākslinieci, līderi, laikmeta liecinieci un pretrunu iemiesojumu. Un arī paskatīties uz viņu, mēģinot saprast tās mūsu attiecības ar tā laika vēsturi, jo man liekas, ka katrs laikmets vēsturi raksta no jauna. Un man šodien ir līdzās ļoti interesanti un zinoši sarunu biedri, Sandra Kalniete, Eiropas parlamenta deputāte un arī tā laika Mākslinieku Savienības sekretariāta darbiniece. Tā jūs lūdzat man jūs pieteikt. Tad otrā pusē man sēž otra Sandra, kas ir šīs izstādes kuratore, māksliniece, un kas arī bijusi aktīvi darbojusies mākslas vidē, toreiz arī padomu laikos, tā kā arī ar lielu pieredzi no tiem laikiem. Gins Grūbe, mēs vienojamies, ka es tev pieteikuši kā dokumentālistu, bet tu esi arī pētījis daudzu personību likteņu stāstus un biogrāfiskus stāstus tieši tādā laikmeta kontekstā. Un Eduards Liniņš, kurš vēlās, lai viņu piesaka kā Latvijas radio komentētāju. Es jau arī gribēju tā kā atvēzēties uz vēsturnieku, bet tur mēs vienojamies. Žurnālists, kurš nodarbojas ar vēsturi Latvijas radio šobrīd 20 gadus. Labi. Un tad es gribētu sākt ar jautājumu vienai no Sandrām, proti Sandrai Kalnietei, jo Sandra, jūs ilgu laiku strādājat kopā Mākslinieku Savienībā džemu skulmi, un es pieņemu, ka no mums visiem 5 jūs vislabāk viņu pazināt. Tā gribētos domāt. Vislabāk pazinu, tas tā tomēr nosacīti, tāpēc, ka mūsu kontakti jau bija galvenokārt Mākslinieku Savienībā, un tikai varbūt pēdējos gados tie kļuva personīgāki. Es mēģināšu uzbūrt ainu. Visi tur garlaicīgi sēž pie rakstam galdiem, kaut ko knibina un verās durvis, un sekretariātā ienāk džema. Un tajā brīdī viss sadzīvojās. Tur ir jādzer kafija, tur džema stāsta par to, kas pēdējais tagad ir noticis. Un es viņu
tikai vēlāk spēja definēt, jo viņa bija ļoti skaista sieviete. Viņai bija arī vēriens gan žestos, gan valodā. Un man tas, tad, kad es sāku interesēties jau par mitoloģiju un vairāk par Vāgneru, man liekas, ka viņi ir tāda mūsu valkīri, jo visur, kur viņi gāja, viņi atdalījās tajā milzīgajā pelēkajā masā. Līdzīgi kā viņas māksla un arī līdzīgi tas veids, kādā viņa spēja uzrunāt cilvēkus. Jo es jau redzu pēc matu krāsām un sejām, ka lielākā daļa jau to laiku atcerās, tāpēc, ka paši ir dzīvojuši. Un man liekas, ka tas, kas, protams, katrs laikmets var tiesāt no jauna vēsturi, bet tie, kas tur ir bijuši iekšā, ļoti labi zina, ka latvieši nav tādi ļoti drosmīgi. Latvieši ir tomēr ļoti piesardzīgi kļuvuši pēc iepriekšējā gadsimtā pārdzīvotā. Un lai cilvēki iedvesmotos kaut kam un ticētu, ka tas ir atļauts un viņu konkrētajai dzīvei nesagādās katastrofu, izsūtīšanu, ko nu vēl, bija ļoti svarīgi, lai tādi cilvēki kā Džemma vai kā Peters, lai viņi uzdrošinātos un runātu. Un es domāju, ka tā bija tā viņu vēsturiskā loma, pirmkārt tajā garajā posmā, kā vispār tas atmodas sajūta cilvēkos radās, kā viņi atrada spēku tomēr noturēt kaut kādu privāto telpu, kurā viņi ir īsti latvieši, tā kā viņi to izjūt. Un tad, kad pienāca tas brīdis, kad politiski tas bija iespējams, jo pirms tam politiski tas nebija iespējams. Hannai Ārentei, kurai ir liels pētījums par totalitārismu izcelsmi, viņa raksturo totalitārismu kā tādu sistēmu, kurā nav iespējama politiska izvēle. Tev ir tikai viens ceļš. Un šajā ietvarā tev ir jāatrod veids, kā tu vari sadzīvot ar savu sirdsapziņu, pats ar sevi, taču tajā brīdī, kad sākās no Maskavas, bija pirmie signāli par pārbūvu, bija ļoti svarīgi, ka ir tādi cilvēki kā Džemma, kas to, ko viņi jau bija vairāk kārt iekopusi mākslā, solīti pa solītim paplašinot sociālistiskā reālismu izpratni mūsu Latvijas kompartijas bonzu galvās, ja, ka viņi varēja sākt runāt vispārīgā līmenī. Un man tas šķiet ļoti liels tāds viņas nopelns, jo nevajag aizmirst, ka 87. 88. gadā absolūti nebija skaidrs, kā viss attīstīsies. Šodien ir viegli pateikt, jo man, piemēram, kaitina tas vieglums, ar kādu stāstu par to, kā atmoda veidojās un kā atguva neatkarību. Apmēram mēs apvienojāmies, mēs uzvarējām un viņi vairs te nav. Bet tas bija milzīgs process, kurā tas kapitāls tika krāts, es teiktu, vairākus gadu desmitus, ja, un arī personības tur veidojās. Es gribu, jūs teicat, ka te ir daudzi cilvēki klātesoši, kuri piedzīvojuši šo laiku, bet es arī redzu te vairākus jaunus cilvēkus. Tāpēc es gribētu jums tomēr vēl paprasīt pakāpties soli atpakaļ. Mēs varētu ieskicēt, kas tad bija tā laika mākslinieku savienība. Jo no vienas puses tas bija skaidrs, ka tas tāds ideoloģisks instruments, bet no otras puses tas arī bija tāda platforma mākslinieku, tādai arī aizsardzībai savā ziņā, arī kaut kādai stimulēšanai. Un kā tieši Džemma tika galā ar šo tādu dualitāti, kad tomēr viņa vadīja institūciju, kas bija tāda, pēc būtības tai vajadzēja būt izteikti tādai ideoloģiskai institūcijai, bet kā Džemma tika galā ar šo uzdevumu? Man tagad galvā šaudās tas, kā to varētu rezumēt, lai būtu saprotams. Pirmkārt, tā ir organizācija, kas tika radīta, lai kontrolētu māksliniekus. Gan ideoloģiski, gan arī formas un citās izpausmēs. Tas ir tas smagākais posms, kad viena liela daļa Latvijas mākslinieku, kas bija tiešām augsts klases, vispār viņiem tas nebija iespējams. Un tad nākamais posms, kad ir jau tādas cerības, ir Hruščova laiks, un Mākslinieku savienībā beidzot arī Pavļukam atļauj izstādīties. Un tad ir trešais posms, Brežņeva posms, visilgākais. Un tur
tur tieši vispirms Iltneram un tad Džemai ir tā loma, ka Iltners nāk ar savu skarbo stilu, bet tā jau ir atkāpšanās no Peredvižņiku realismu, no Krievu realismu, kur pēc kara tikai vēl tur pieliekot ideoloģisks akcents, šeit uzspied kā galveno skolu. Un tas, ko Džema, es saprotu, izvirza par savu uzdevumu, ir solīti pa solītīm, paplašināt katram radošam cilvēkam iespēju individuāli sevi parādīt un parādīt, kā viņš redz to, ko viņš dara. Protams, tas nebija tik vienkārši, tāpēc, ka visu laiku bija jāmeklē arī kādā veidā tikt galā ar oficiālo cenzūru. Literatūrai šajā ziņā iet daudz smagāk, jo vārds ir daudz konkrētāks nekā māksla. Un tā bija, manuprāt, Džemas lielākais uzdevums, kā viņa diplomātiski atrisinās to, lai tā mākslinieka plejāde, kas, piemēram, nāca ar Sandru Krastiņu, tas ir tieši tas laiks, kad Džema jau ir Mākslinieku savienības vadītāji, lai ir iespēja arī jau nelaiķēji izcilēji Aijai Zariņai izstādīties. Un to, ko Džema nevarēja šeit panākt Latvijā, viņa brauc uz Maskavu, uz PSRS Mākslinieku savienību, un ja tur teica, ka jā, tad labi, lai notiek. Un tad viņi atgriezās šeit un teica Centrāla komitejas bonzām, jā, tā var. Un tas solīti pa solītim, gadu aiz gada, jo Džema 10 gadus vada Mākslinieku savienību, viņi piedzīvo arī 88, 87 gadu, jau kas jau ir atmodi, ja. Paplašinās pats tas spektrs, jo ir tikai viena izstāde, ko tajā laikā aizliedz, un tā ir Vide, daba, cilvēks, kas notika Pētera baznīcā, ja es pareizi atceros. Ja? Arī Ojārs bija viens no iniciatoriem. Petersons vai Abols? Abols. Nu jā, un tas arī parāda, un es atceros to izstādes slēgšanas, es nezinu, konferences, simpozijas izstādes norises vietā. Tur bija milzīga diskusija, sēdēja arī attiecīgie Centrāla komitejas kuratori, tā viņus toreiz sauca. Ja? Un es domāju, ka tieši tā spektra dažādošana, kas Džemas laikā notika, tas arī bija tāds ļoti liels ieguldījums atmodā, tāpēc, ka cilvēki redzēja, ka var arī citādāk, ka visiem nav jādara vienādi, ka ja mākslinieki var, tad mēs arī varam. Tā ir mana interpretācija, varbūt vairāk gribēta nekā īstenībā, bet es domāju, ka tas cilvēki ļoti apmeklēja izstādes. Es domāju, pat vairāk nekā tagad, ja? Jo citu mēdīju tik aktīvu, kā ir tagad, nebija. Un es domāju, tas bija ļoti svarīgi šo dažādību, uzrīkstēšanos redzēt, jo tas iedvesmo. Un tagad es gribētu uzdot jautājumu Sandrai Krastiņai. Tieši kā tu no mākslinieka puses ieraugi to laiku, kāda bija tā sajūta būt māksliniekam tajā laikā, vai varbūt precizēšu to jautājumu, kā tajā laikā bija būt oficiāli atzītam māksliniekam, kādi bija tie kompromisi, vai kāda arī bija tā miedarbība ar Mākslinieku savienību. Tas bija tāds atbalstošs vai drīzāk kāds ierobežojošs instruments? Kā pirmā atbilde būtu, kad man jautā, baigi skan labi? Kā bija tajā laikā, ar to domājot padomu laiku, tad padomu laiks absolūti nebija vienāds. Ir viena lieta, kas bija Staļina laiks, pēc tam bija Hruščova laika atkusnis, tad bija Brežņeva laiks, tad bija atmodas laiks. Tātad, kad mēs sākām kā mākslinieki būt 80. gadu sākumā, tad jau ātri jau viss aizmirstās. Bet 50. gadi jau mums kā studentiem un tie jau bija kā leģendas. Un jums ir jāsaprot kritika. Un par to viņš dabūtu kārtīgi kritiku. Tajā laikā gleznot bēdīgu bērnu, visi bērni gleznās bija priecīgi. Dellē bija daži bēdīgi bērni. Gleznot skumīgu, bēdīgu bērnu, īstenībā tā bija pretestība. Līdz ar to
tas mākslinieku un tas džemmas un tas mākslinieku savienības veidotais, ko pieminēja Sandra, solīti pa solītim, tas man, kā Rozentāls skolas skolnieciņam, kam skolā māca gleznot laimīgus ābolus, bet es aizēju uz izstādi un redzu pilnīgi nelaimīgas tantes, kas neizskatās smuki. Man veidojās, veidojās tā domāšanas telpa, tā skatītāji, tā ne tikai nozarē esošo cilvēku, bet skatītājam veidojās domāšanas telpa, jo savā laikā tajā padomu sistēmā cilvēki iemācījās lasīt vienu, savu dzīvi dzīvot otru. Skolā mācīja vienu, aizēja pie mājās, vecāki man stāsta pilnīgi kaut ko citu. Un viņi tev centīgi stāsta, ja? Jo viņi kaut kā savā bērnā grib to iestrādāt. Un mākslā tajā... Māksla bija tā teritorija, ko tagad it kā apsmaida Ēzopa valodu, un īstenībā jau tur nemaz tik daudz tas nav pateikts, tad no šā brīža mēs nesaprotam un neredzam, cik varonīgi varēja būt tā abstraktā āriņa tukumā gleznotā klusā daba vai ainaviņa ar 3 strīpām. Tas īstenībā bija skandāls. Izstādes, visas izstādes, kas arī šeit muzejā bija, kā nāca iekšā, centrā bija ideoloģiski svarīgās kās gleznas, un tās bija parasti vīriešu gleznas. Tie bija strēlnieki, tie bija strādnieki, tie visi bija stipri laimīgi. Arī skarbā stila mākslinieki drupināja to formveidu. Un tad pa malām, kaut kur pie malējiem vairogiem bija šie krāsainie nepabeigtie. Un tagad pie džemmas. Džemmas darbi arī mēdza būt centrā. Un džemma, kā sieviete māksliniece, vienmēr bija redzama. Bet tas bija saistīts ar viņas varas pozīciju tādā institucionālā vidē? Tad, kad tu paprast, tad uzreiz tas izklausās kaut kā slikti. Tas bija saistīts ar viņas varas pozīciju. Jā, protams, tad, kad tu aiziet un izstādes atklāšanās, ir kaut kāda vesela rinda ronkuļiem, kas ir pelēkos uzvalkos, un viena ir skaista sieviete, skaista tērta, un tu viņu tikai redzi, ka tāds Rozentāls skolas skolnieciņš. Vai tā ir varas pozīcija? Skaidrs, ka varas pozīcija, ja viņi tur ir pa priekšu. Bet vēlreiz par Mākslinieku savienību. Tātad Mākslinieku savienība ir dibināta, lai visus pārskatītu, lai nerastos neskādas te mākslinieku grupiņas, lai visi būtu kopā, lai varētu to socreālismu ne jau tikai ar pātagu, ar maksājumiem, ar iespējām, ar pasūtījumiem. Nav jau tā, ka tikai padomju vara stāvēja un tikai sita. Ja? Tad ir arī tas tā iespēja strādāt. Bet jau arī ar Hruščovu laiku un ar atkusni, kad sākās liberālās kustības, Mākslinieku savienība, un tad, kad mēs mācījāmies, ne jau tikai džemma, pirms džemmas jau paudzi, Mākslinieku savienība tajā situācijā bija daudz liberālāks spēks, ļoti ietekmīgs sabiedrībā spēks, un Mākslas akadēmija bija konservatīva. Un tad, kad mēs mācījāmies mākslas kā studenti, mēs zinājām, tur, kur ir džemma, tur, kur ir Edgars Iltneris, kur ir Mākslinieku savienības notikumi, tā ir tā brīvākā teritorija. Tur mums gribējās būt. Ja? Un tā akadēmijas atmosfēra bija ļoti konservatīva. Izglītība jau tika arī pieskatīta, acīm redzot, vairāk. Ja? Un to, ko vēl es... paprast vēl kaut ko briesmīgu. Tev paprasīja kaut ko. Jā. Es gribēju tev paprasīt tieši, vai tev neliekās, ka džemmas kā mākslinieces daļrede kaut kādā veidā drusku tika apēnota dēļ viņas tās politiskās darbības vai šīs varas pozīcijas, ka primāri džemma tika uztverta kā šī sieviete starp onkuļiem, šī varas pozīcija esošā sieviete, un tad, viņa ir arī māksliniece. Vai tev likās, ka tas visu laiku ir tā paritāri, ka viņas, respektīvi, tas publiskais tēls neaizēnoja viņas mākslinieces veikumu? Briesmīgi paprasīju. Kad tagad domā par māksliniecēm, sievietēm, kuras tā varētu nosaukt, protams, vēlāk bija Maija Tabaka. Ja? Es tagad, kad domāju par to, ka džemma un Maija Tabaka apzinājās, ka viņas personība un viņas izskats un viņas parādīšanās jau arī ir līdzeklis. Ja? Viņas zināja, kā sevi jāparāda.
Bet, kas attiecās uz mākslu, Džema savā mākslā, ja savā dzīvē un savā sabiedriskajā darbībā, un, protams, tur ir aprēķins, un tur ir politika, un tur ir diplomātija, un viņa zina, ko viņa grib panākt, tad cik man ir bijis sarunas ar Džemu pie sava audekla un savā mākslā, un tā nu ir tā teritorija, kur viņa ir gribējusi būt maksimāli godīga. Un ziniet, kāda ir tā recepte? Un tie darbi, kur vairāk ir tāds ideoloģisks pasūtījums māksliniekiem, un kur viņš apzināti ir tiem sekojis, tie vienkārši nav labi darbi. Tie vienkārši nav labi darbi arī tiem pašiem autoriem, un to var redzēt. Un es kā kuratori, kad es veidoju šo izstādi, jo telpas ir mazas, man bija jāaiziet, jāsaprot, cik kādā esencē un kas ir man svarīgi kā māksliniekam. Es gribēju redzēt un gribu redzēt, kāda Džema ir kā māksliniece. Jo tici man, ikvienam māksliniekam nav nekas svarīgāks par to, kā viņa māksla būs pēc tam. Un to mēs tagad varam redzēt, jo aizmirstās jaunākai paaudzē, kurš zina, kādi viņai bija amati, kurš zina, kad saka Mākslinieku savienība, visi iedomājas Mākslinieku savienību tāda, kāda viņa ir tagad. Kaut kāds kantors Daugavmalā. Ja? Tāda nebija. Mākslinieku savienība bija ļoti ietekmīga organizācija ar savu finansējumu, kas ir viena būtiska nianse, ko nesaprot un nezin varbūt cilvēki. Visi iedomājas, Mākslinieku savienība bija biedrība, ko apmaksāja, komunistiskā partija vai valsts. Nē, Mākslinieku savienībai bija pašai, var teikt, mākslas fonda akumulēta nauda. Tas ir tā kā kolhozu nauda. Tas ir atsevišķs finansējums. Visu padomu laiku Mākslinieku savienība veidoja arī savu kolekciju, iepirka mākslas darbus, kombinēts māksla, akumulēja to naudu. Un tātad tā kolekcija, kas tagad arī 16,000 vienības pieder Mākslinieku savienībai, tā nekad nav bijusi pirkta par valsts naudu. Arī padomu laikā tā netika pirkta par valsts naudu. Un izstādes neveidoja par valsts naudu. Tātad zināma tāda finansiāla neatkarība. Ja? Un tas deva to arī, es tagad tā domāju, tas deva arī to nosacīto pašcieņu. Bet tagad pirms es došu vārdu Gintam, es gribētu, ka otra Sandra gribēja piebilst kaut ko. Jā, es gribēju piebilst, ka man šī Džema tik ļoti aizēnoja man viņas glezniecību. Es viņā redzēju personību, to drosmīgo sievieti, kas viena pati var piecelties Maskavā Kongresa pilī un nolasīt Tautas frontes prasības. Un daudz citas lietas. Bet šajā izstādē, pateicoties tev, Sandra, es ieraudzīju, ka tas ir viens un tas pats, ka tā drosme ir viņas glezniecībā ielikta, varbūt ne gluži no diploma darba, bet jau 60. gadu beigas tas tur ir. Un ka tas savstarpēji viens otru ir stiprinājis. Jo viņi nekad nevarētu būt tā, ka arī kā sabiedriska personība, publiska personība, ja viņai nebūtu tik spēcīga, saturiski spēcīga, emocionāla, par profesionalitāti es neizteikšos, to Sandra var vērtēt glezniecību. Tagad es varu padot Gintam. Jā, un Gintam tas izējas punkts manam jautājumam ir tā 2004. gada intervija, ko tu veido ar Džemu Skulmu tajā brīdī, kad tiek jaukta nost izstāžu zāle Latvija. Un tur viņa tādu sarūktinājumu, tiešām tādu sarūktinājumu atskatās, kā viņa cīnījusies par to, lai šī izstāžu zāle taptu un lai tur tiešām būtu šie jaunās mākslas procesi atspoguļoti, un tagad tas pārtop pilnīgi kaut kādā citādā formātā. Un klausoties šo interviju, es pilnīgi redzēju, kā arī Džema stāsta to savu stāstu, kā viņa veido šo stāsta konstrukciju. Bet kā tev liekas, kad atceroties to interviju, kā tu intervēji viņu, vai tas Džemas radītais stāsts sakrīt ar to, kā tu redzi Džemu kā personību? Es nezinu, vai... neturpināšu.
Tad, kad tu uzrunāji šai sarunai, man liekas, kas ir vispār tas atskaites punkts, kādā šobrīd šeit, sēžot 2025. gadā, izņemot Džemas Skulmes jubileju, kas ir tas, ko mēs gribam runāt par to. Un tas nav, man liekas, arī tik vienkārši jautājums. Atbildot uz to, ko tu man jautāji, un analizējot tos tekstus ar distanci, es par šiem jautājumiem esmu runājis arī ar Jāni Peteru daudz, un arī es palasīju citas Džemas Skulmes intervijas, un tur iezīmējās tas ļoti precīzais dalījums, ko gan Peters, gan Skulme runāja mēs un viņi. Un Mākslinieku savienība, es arī paskatījos, kā viņi veidojās no kādiem dažādiem slāņiem. Tie bija 4 dažādi slāņi. Vieni bija Latvijas laika latvieši, kuri neemigrēja. Tad bija tie, kuri bija aizbēguši uz Krieviju un atgriezās. Tad bija tā saucamie migranti no Krievijas, kur veidoja Mākslinieku savienību, un kas bija vēl 4. es neatceros, bet Džema Skulme reprezentē nevis šo laikmetu un to, bet veselus 3, ja ne pat vairākus laikmetus ar savu ģimeni. Viņa ir Oto Skulmes meita, viņš ir rektors, kuru pēc okupācijas šeit, kurš veido Mākslas akadēmiju, ja nemaldos, Eduards var papildināt, man šķiet, ka Džema Skulme jau 15 gadu vecumā vai tik nebrauc līdzi tēvam uz Maskavu, tad, kad tiek lemts par to, vai viņš kļūs par rektoru okupētajā Latvijā. Un Skulme ir viens no tiem tā laika inteliģences un žurnālistikas pārstāvjiem, kuri 38. gadā jau sāk apmeklēt Krievijas vēstniecības šo te sadraudzības biedrību. Tas ir tā vide, kurā Džema Skulme uzaug. Un viņa no bērnības, manuprāt, ir jau ieštelēts tādā veidā, domāt šajās kategorijās mēs un viņi. Un tas viss man šķiet beidzās ar radošo savienību plēnumu. Un es kaut kur biju lasījis, ka Džemai Skulmē bija viena no spēcīgākajām runām. Un ja es speciāli izrakstīju citātu, un ja šo citātu kāds man liktu tagad minēt kādā kviza viktorīnā, vai to ir teikusi Džema Skulme vai Liāna Langa, es noteikti atbildētu, ka to ir teikusi Liāna Langa. Un tas teksts, ko viņa saka, ir tāds par nacionālo jautājumu. Mēs esam sodīti ar kompleksu, kas neļauj brīvi runāt. Nacionālais jautājums ir smagākais pārbaudījums ikvienā publiskā runā. Mūsos darbojas slimīgs kompleks, mazākumtautības kompleks, mūsu tonis ir arī slimīgi tiek uztverts un saprasts. Republikas vadībā ir cilvēki, kuriem nav iekšējas vajadzības, nepieciešamības pēc normālas, veselīgas nācijas izpausmes savā zemē, savā valodā. Un tur ir vēl un vēl tie citāti, kurus visus ir atreferējusi avīze Laiks ASV to laiku. Un tas ir tāds jautājums, kas tur īsti notika, kāpēc tas beidzās tādā veidā, jo tur prezidijā sēž VDK Zukulis un tam līdzīgie kungi, un kā kaut kas tāds ir iespējams. Un man liekas, ka tas mēs un viņi dalījums ir tas, kas kaut kādā ziņā veidoja to kontinuitāti, kāpēc mēs varējām atjaunot savu valsti. Un tur ir kolaborācijas aspekts, viņš ir interesanti, viņu var pētīt. Un otrs stāsts bija, kad es veidoju dokumentālo filmu par Imantu Lešīnski. Es, protams, nonācu līdz kultūras sakaru komitejai, kur mākslas, kā tas tur saucās, mākslas ne padomē, bet mākslas tajā sadaļā strādāja gan Ojārs Ābols, gan Džema Skulme, gan Uldis Zemzars. Un Lešīnskis uzskatīja, ka viņiem bija funkcija būt par instrumentiem Valsts drošības komitejas rokās, lai šķeltu trimdu, veidojošos kultūras sakars. Un Džema Skulme un Ojārs Ābols Lešīnski uzskatā bija viena no tādiem tipiskākajiem šiem šķeltniekiem. Un viena no tādām epizodēm ir 73. gadā Raimonda Staprāna izstāde Rīgā, kur uzaicina Staprānu uz Rīgu Džemu Skulmu un Ojāru Ābolu. Šajā it kā VDK uzdevumā, un šī izstāde tiek norganizēta Gorki ielā kaut kādā izstāžu zālē. Es pēc tam meklēju, tā bija kultūras sakaru komitejas ēka,
Tā nebija nekāda izstāde, kurā tur bija ielūgti daži pietuvināti cilvēki. Un Staprāns īsti nesaprata, kāpēc, kas tāda par jocīgu izstādi, kur nenāk skatīties apmeklētāji. Un pēc tam izrādījās, ka tas viss ir tikai, lai izmantotu šo un degradētu kaut kādā ziņā šo Staprānu personību trimdas acīs, bet viņš pēc tam pats sarunā, mēs ar viņu par šo jautājumu arī runājām, viņš teica, ka viņu jau interesēja gan Džemas Kulme, gan Ojārs Ābols kā mākslinieki. Un tas pats bija, man liekas, arī apusēji otrā virzienā, jo šis mēs un viņi saglabājās, jo Čeka noklausījās to pašu VDK aģentu Indulu Zariņu, bet tas, ko viņi dzirdēja tajās viņu konjaka sarunās, tās nebija glaimojošas. Padomju varēja. Tā kā es domāju, ka tas bija tas viens no aspektiem, kas nav maz būtisks šobrīd par to domājot. Bet tu visu laiku atsaucies uz to mēs un viņa dalījumu, ko arī pati Džema piemin savās sarunās. Bet kā tev liekas, tieši atsaucoties uz to, kā tu iezīmēji Džemas fonu, gan viņas ģimene, gan viņas tēvu, kurš ieņēma augstu amatu arī padomju, okupētajā padomju Latvijā, gan arī, cik zinu, Ojārs Ābols arī bija no sākuma ļoti atbalstošs padomju ideoloģijai. Bet vai tev liekas, ka viņa arī kaut kādā brīdī ticēja tam visam, un tad notika kaut kāds lūzums, vai visu laiku tā bija tāda dubultspēle jau no paša sākuma? Es nezinu, cik nozīmīgi ir tas, kā man liekas. Es domāju, ka tur ir vērts, tādā ziņā patiešām ir vērts pētīt šo, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tā Latvijas kontinuitāte un tas, ka mēs varējām atjaunot savu valsti, ir tikai tāpēc, ka šis kods tika saglabāts šādā veidā. Es nezinu, iespējams ir vēl citi veidi, bet totalitārā režīmā es zinu, ka Vācijas Demokrātiskās republikas politisko kultūru pētīja, analizējot kultūras artefaktus, jo nebija socioloģijas. Mēs nevarējām uzzināt, ko domā tauta, un tad analizējot tos zemtekstus arī varēja saprast apmēram, kas ir tie strāvojumi, kas ir. Iespējams, ka tur izdevās noslēpt un tam līdzīgi. Tāpēc jau bija tās lielās tirāžas Ziedonim un Peteram, un par mākslu, nezinu, tur Sandra var runāt par to popularitāti vai apjomu, ko cilvēki tur ieraudzīja, bet es domāju, ka tas ir viens no būtiskiem aspektiem. Jo man liekas, ka Džemas Kulmes dzīve ir tik gara bijusi, ka viņa pati ir neskaitāmas reizes ir teikusi, es 100 reižu jau esmu to nožēlojusi. Un tāpēc man šķiet, ka viņa pati jau ir par daudz ko runājusi. Sandrai, pikas piebilstams? Man ir pašai savu teoriju, skatoties atpakaļ uz viņas ģimeni. Es personīgi domāju, ka Džema vairāk turpina savas mātes Martas līniju savā personībā, un ka viss tas viņas ceļš, tad, kad viņai tas mēs kļūst arvien spēcīgāks, zināmā mērā satur arī tādu tā kā grēka izpirkšanas misiju par savu tēvu. Bet tā ir mana teorija. Jā, un tagad es gribētu pajautāt Eduardam, kā tādam vēstures varbūt pētniekam. Jā, šo Džema bija arī ne tikai Mākslinieku savienības priekšsēdētāja, bet arī LPSR augstākās padomes locekli. Kādas vispār tajā laikā viņiem bija pilnvaras un ko šie deputāti varēja tā kā ietekmēt? Un ar Džemas gadījumā, kā tev vairāk liekas, vai tas bija tā kā Džema vienkārši saprata, ka uzņemoties šo lomu, viņa var kaut ko tā kā izmainīt, vai tas bija, vai tā bija piespiedu situācija, kurā viņa nonāca šajā deputāta krēslā, vai tā bija viņas tāda apzināta izvēle, lai kaut ko varētu izmainīt? Jā, interesants jautājums. Es varu, protams, tikai spekulēt un improvizēt par šo tēmu, jo es neesmu pētījis un mēģinājis atrast, vai viņa pati kaut ko par to ir teikusi. Tas, ko mēs zinām, ir, ka, protams, Latvijas PSR augstākā padome, tāpat kā
analogi Padomju Savienības augstākā padome bija tas, ko angliski sauc par rubber stamp parliament. Tā ir, respektīvi, zīmoga uzspiešanas parlaments. Institūcija, kas, faktiski tā institūcija izpildīja rituālu. Jo skaidrs, ka, teiksim, sistēma, režīms, kas priekšā pakaļā sev kabināja apzīmējumu demokrātisks. Kā zināms, Vācijas demokrātiskā republika bija tā, kur bija totalitārs režīms un drošības sistēmas pārstāvju skaits vidēji uz iedzīvotāju skaitu bija šķiet te vislielākais vēsturē, iespējams, katrā ziņā modernajā vēsturē. Tā bija demokrātiskā Vācija, un savukārt Bundesrepublika bija federatīvā, kur bija demokrātija tajā laikā. Tātad šādai sistēmai tā iztikt pilnīgi bez tautas pārstāvniecības atribūta nebija smuki. Neadekvāti. Tātad tiek izveidots šāds tā sauktais parlaments. Zīmīgi kaut vai tas, ka viņi sanāk, deputātu skaits ir krietni lielāks nekā šodien. Tur Padomju Savienībā vispār 1500 cilvēku pa abām palātām. Latvijā šķiet maksimums bija 80. gadu sākumā šķiet 345. Un viņi sanāk 2 reizes gadā uz sesijām. Un starplaikā darbojas skaitā samērā neliels prezidijs, šķiet Latvijā tie bija 11 cilvēki, kuri sagatavo, arī, protams, tas reālais lēmumu pieņēmējs Latvijas līmeņa lēmumiem. Tā ir Latvijas kompartijas centrāla, faktiski Latvijas kompartijas centrāla komitejas birojas, un tur tad attiecīgi no turienes šie lēmumi nonāk šai prezidijā, kuri sagatavo uz attiecīgo sesiju paketi ar apstiprināmajiem tā sauktajiem likumdošanas aktiem. Formāli tas izskatās pēc parlamenta. Jautājums, ko varēja domāt un kas varēja būt motīvi Džemai Skulmei stājoties šajā matā? Saprotams, ka tajā parlamentā arī bija jābūt, skaidrs, vēlēšanās ir viens kandidāts, vēlēšanas notiek tā, mažoritāri, pēc vēlēšana apgabaliem. Katrā apgabalā ir viens kandidāts, kurš pārstāv tā sacīt, kā tas tiek definēts, komunistiskās partijas un bezparteisko bloku vai sarakstu. Respektīvi, nebija obligāti jābūt kompartijas biedram, lai kļūtu par šīs institūcijas deputātu. Kā mēs statistiski redzam, apmēram 2/3 bija kompartijas biedri, pārējie bija bezparteiskie. Kā zināms, jebkādas citas politiskās partijas Padomju Savienībā bija aizliegtas un likvidētas iedīglī no valsts drošības struktūra puses, ja tādi mēģinājumi bija. Bet īsti par nopietniem mēģinājumiem mēs arī runāt nevaram. Katrā ziņā ne Latvijā. Tad tajā brīdī es domāju, ka, un šajā parlamentā, protams, bija arī jābūt tādai, arī, lai labi izskatītos, zināmai proporcijai starp visu sociālo sektoru stratu pārstāvjiem. Tur bija jābūt strādniekiem, protams, ne jau kaut kādiem pļēguriem un darba kavētājiem. Tie bija pirmrindnieki, tie, kuri strādāja labi. Un tur bija attiecīgi kolhozu vai sovhozu zemniecības pārstāvji un bija jābūt arī tā sacīt inteliģences pārstāvjiem. Tātad pa kādam māksliniekam, un arī, protams, tas, protams, nozīmē, ka Džema Skulme savās mākslas izpausmēs netika uzskatīta no režīma puses par bīstamu vai nevēlamu. Tā ir milzīga tēma, mēs te mazliet jau pieskārāmies, kā funkcionēja socialistiskais realisms, kas tas īsti bija, kā tas tika definēts un kā tam vispār ir
kādas tās attiecības ar kaut kādām reālajām mākslas izpausmēm, lai mēs runājam par teātra, kino, tēlotājas mākslas vai literatūras žanru. Bet tai periodā, par kuru mēs runājam, tad tie jau ir pagājušā gadsimta 80. gadi. Teiksim tā, tas graujošais, dragājošais socialistiskais reālisms jau bija pagātnē. Bet, ko es vēl gribu piebilst, tās socialistiskā reālisma definīcijas, tās arī bija tādas, kur varēja atrast visu kaut ko. Piemēram, cik man ir prātā, tad bija viens citāts, kas tika citēts, ko pat skolā mācīja, šķiet Konstantīns Paustovskis vai kāds no krievu literātiem vēl 50. gados, šķiet, ka pat vēl staļinisma periodā bija teicis kādā lielā rakstnieku sajiešanā, kas ir socialistiskais reālisms. Mums nav svešas arī citu metožu izpausmes. Nav tā, ka socialistiskajam reālismam būtu sveša klasicisma roze vai romantisma līlija. Tātad mēs iekļaujam, mēs dialektiski ņemam to labāko arī no pagātnes. Un zem šitā varēja pabāzt apakšā visu kaut ko, bet tās medaļas otra puse ir tāda, ka ja tu pēkšņi neuzpatikies kādam priekšniekam, vai kā Vladimirs Vainovičs savā laikā ir teicis, ka kas bija socialistiskais reālisms, tā bija glaimošana priekšniecībai formā, kuru tā ir spējīga uztvert. Un ja pēkšņi kādā brīdī kāds priekšnieks nebija spējīgs uztvert, un tā varēja gadīties, tad varēja norauties par šito. Bet, tātad Skulme ir atzīta par labu esam, un viņai acīm redzot tiek izteikts šis piedāvājums 1984. gadā, no kura man šķiet arī nemaz nebija vēlams atteikties. Gluži tā, ka mākslinieks nevarēja, viņš varēja kaut kā pateikt, ka es esmu darbā tik ļoti, un varbūt es šobrīd gleznoju panno 5x3 metri Ļeņins ar latviešu strēlniekiem Kremlī. Ja? Tas ir relatīvs joks, protams. Ja? Un tad viņam varbūt viņš tiktu atsvabināts no šī godpilnā pienākuma. Bet principā, ja piedāvājums tika izteikts, tad arī esot sevišķi tādā amatā kā Mākslinieku savienības priekšsēdētājs, visdrīzāk atteikties nebija vēlams. Un tad tajā brīdī es domāju, 84. gads tas jau arī ir tāds interesants laiks. Ja? Brežņevs jau ir zem zemes, un man tagad, pie varas ir Andropovs. Un Andropova laiks, protams, varētu teikt, tas ir tāds tumšākais brīdis pirms rītausmas. Jo Jurijs Feļščinskis, ar kuru es nesen arī sagatavoju vienu Latvijas radio raidījumu, Krievu vēsturnieks, Krievijas izcelsmes amerikāņu vēsturnieks, jo visu karjeru ir veidojis Savienotajās valstīs pamatā. Tad viņš vispār traktē visu Padomju Savienības vēsturi kā, un pēc tam Krievijas vēsturi, mūsdienu Krievijas vēsturi kā pastāvīgu cīņu, jau sākot ar 1918. gada martu, kad tiek izveidota toreiz ārkārtas komisija Čeka, ja, padomju drošības struktūra, un tad tā mainot nosaukumus pastāv uz priekšu un uz priekšu. Un viņš pilnīgi pamatot redz arī mūsdienu Krievijas drošības struktūru kā turpinājumu, ka tā ir pastāvīga cīņa starp šo boļševiku partijas izveidoto instrumentu un pašu boļševiku partiju. Jo visu laiku abas šīs struktūras, tas bruņotais instruments visu laiku kļūst boļševikiem bīstams. Un visu laiku ir savstarpējas iznīcināšanas, ļoti asiņainas, starp citu. Un Andropovs ir pirmais bijušais valsts drošības komitejas vadītājs, kurš nonāk Padomju Savienības virsotnē. Ja? Bet no otras puses, kaut kādas pārmaiņu vēsmas jau gaisā ir. Jo tas, kas ir acīm redzams visiem, ka Padomju Savienība vairs nevelk. Ka tā valsts zaudē konkurencē ar rietumiem, jo tiek
rietumos jau tiek būvēta informācijas sabiedrība, kura nevar pastāvēt bez informācijas normālas aprites. Nu, un tad mēs varam pieņemt, ka varbūt Džemma, būdama radoša personība, ar radošu intuīciju apveltīta, nu, varbūt, ka viņai kāds sapnis, kāda doma bija, ka viņa būs tur un viņa būs tādā pozīcijā un ka varbūt tajā brīdī, nu labi, mēs, protams, šis ir tāds absolūts pieņēmums, bet nu, tas, ko mēs zinām, ka tieši tā tas arī notika. Un šī pati 1984. gadā ievēlētā Latvijas PSR augstākā padome 1989. gada beigās pieņem lēmumu par Latvijas PSR suverenitāti, kur ir teikts, ka Padomju Savienības likumi stājas spēkā Latvijas Padomju Socialistiskajā republikā tikai tad, kad tos ir apstiprinājis Latvijas PSR augstākā padome. Nākamā gada sākumā ir deklarācija par Latvijas valstisko neatkarību, nu, kur arī vēl nav prasīta, teiksim, tīra valstiskuma atjaunošana, bet abus šos lēmumus PSRS augstākā padome atceļ, kā neatbilstošas padomu konstitūcijai. Bet tie paši cilvēki, kas tajā 84. gadā ir ievēlēti, tad, kad mainās klimats, kad ir iespējams sabiedrības spiediens, un savukārt no augšas vairs represijas nav, un nu, kļūst skaidrs, ka tā vairs nerepresēs, un arī ir cerība, ka Staļina laikus vairs tā vai kādu tādu niknu totalitārismu atgriezt īsti vairs nevarēs, tad šie cilvēki sāk rīkoties tā, kā par viņiem, kā ļoti daudzi. Ja? Kā Latvijas Kompartijas centrāla komitejas loceklis Jānis Peters un Latvijas Kompartijas centrāla komitejas ideoloģijas sekretārs Anatolijs Gorbunovs. Pēdējais Latvijas PSR augstākās padomes priekšsēdētājs. Bet tagad mēs varētu atgriezties atpakaļ pie Džemmas, un es gribētu paprasīt tad Sandrai, pastāst, kā Džemmai gāja, vai viņai arī daudz nācās gleznot šos Ļeņinus vai šos pasūtījuma darbus. Jo, nu, cik es redzējusi Džemmas gleznu par sarkaniem strēlniekiem, un tad es arī atceros viņas gleznu, kuru strēlnieks viesojās rūpnīcā vai fabrikā. Tas ir pirmā jautājuma daļa. Un otrā jautājuma daļa ir atsaucoties uz to, ko Gincekal minēja par šo ezopa valodu. Nu, es diezgan daudzos Džemmas darbos nolasu šo ezopa valodu un šo kaut kādu simbolisko vēstījumu, kurā iezīmējās tas dalījums tajā mūsos un citos, un arī kaut kādi tie tādi slēptie vēstījumi ir klātesoši. Bet varbūt tad sāc ar to pasūtījumu darbiem, kā Džemma tika ar tiem galā un kāda bija viņas pozīcija, kā viņi to risināja. Es domāju, ka tagad pie tāda spriešanas, kā mēs domājam, kā viņi domāja, ka mēs vienkārši ļoti daudz arī vienkārši nezinām faktus un nosacījumus, kādos bija. Un te tā brīvi interpretējot, nu pat blakus, es varbūt kaut kam var atteikt, jo gleznoja brīvi Ļeņinu, un tagad tā tas nenotika. Un tas neatiecās tikai uz Džemmu, tas attiecās uz tematisko izstāžu pasūtījumiem. Pirms katrām izstādēm, kas tur bija izstādes, jebkurā nozarē, tur veltījums padomu milicijai vai padomu sportam vai oktobra revolūcijai tik un tik gada dienas un tik. Pirms tam bija pasūtījumi darbi, un no sava veida tas ir tā kā kultūras ministrija vai izstādes organizētājs nodrošināja, ka uz to izstādi būs kaut kāds skaits ideoloģiski noskaņotu darbu, un tad pārēji visas šīs lielās izstādes bija žūrētas, un mākslinieki strādāja kaut ko arī mājā. Viņi zināja, ka tad un tad būs tāda izstāde, strādāja mājās, tad nesa savus darbus, izstādes bija žūrētas. Bet tos, nu, teiksim, pusgadu iepriekš, jeb gadu iepriekš uz lielām izstādēm tie pasūtījumi notika tādā veidā, ka bija izsludināts skiču skate, nesa skicis. Nu, protams, ja tā izstāde bija slavu oktobrim, tad daudzi nesa slavu oktobrim. Ļoti bieži jau šīs izstādes arī tika rīkotas, tāpat kā daudz citu kultūras pasākumi, pieskaņojot attiecīgai jubilejai.
Nu, tieši tā viņas tika rīkots, jā, tieši tā viņas tika rīkots. Kultūras ministrijā paskatā man stāsta tagad Gundaga Cēberi, paskatās kalendārā, kāda būs jubileja, un tad tās lielās kultūras ministrijas rīkotās izstādes tā bija. Bet es runāju par mākslinieku izvēli. Ja? Tātad pirmā mākslinieka izvēle ir nest to savu skici uz līgumu slēgšanu vai nenest. Ja tev ne jau visiem tur noslēdza. Bet ar Ļeņina tēlu tas bija daudz savādāk. Ļeņina tēlu, var jau būt, ka kāds tur darbnīcā arī gleznoja un lika aiz skapja tos Ļeņinus, ja? Bet tā bija jau tik ideoloģiski pielādēta, piesātināta tēma, ka vismaz glezniecībā, un glezniecība bija viena no cenzūras visvairāk vizuālajā mākslā vaktētajām nozarēm, tāpat kā telniecība. Un protams, šādi Ļeņina darbi tika īpaši uzrunāti mākslinieki, un viņiem tos pasūtīja. Bija mākslinieki, tā man stāsta, kas nebija tik labi mākslinieki, kas paši rakstīja pieteikumus un mēģināja dabūt tos Ļeņina portretus, un no tiem savukārt kultūras ministrija ar sišanos mēģināja atsisties. Un tur sākās tā nākamā ideoloģiskā spēle, kā jūs negribat, ka es uzgleznoju Ļeņinu, jā, viņi negrib, tāpēc, ka viņš glezno slikti. Ja? Un tātad šādas visas tās rotaļas tādas arī notika. Ja? Uzgleznos un izskatīsies pēc trons pēkšņi. Nē, tad vienkārši neizliktu izstādē. Ja? Tādā veidā, bez kontrolas, piemēram, pieminekļiem vai skulptūrām, ja bija piemineklis, Ļeņina piemineklis līdz cik tur metriem, tad viņu pieņēma šeienes padomes, ja bija jau lielāks, tad brauc no Maskavas. Šī lieta, tā ideoloģiskā lieta tēma bija ļoti kontrolēta. Ja, tādā veidā. Ar latviešu sarkanajiem strelniekiem nedaudz savādāk. Tā bija brīvāka tēma. It kā tajā laikā gleznoja Latvijas sarkanos strelniekus, bet, piemēram, gleznotājs Edvards Grūbe, kam liela daļa viņa mākslas tajā laikā, ne liela daļa, bet nozīmīga daļa, ir arī strelnieki. Viņš lepojās, ka viņš nekad to sarkano zvaigzni tiem tēliem neielika. Jo tajā laikā strēlnieks paliek strēlnieks. Ja? Protams, tajā laikā var pateikt, ka tas ir sarkanais strēlnieks, ja? Bet īstenībā tas ir strēlnieks. Ja? Un šādā veidā pie tā strādāja. Ja? Bet tā vienkārši brīvi mētāties ar Ļeņina portretiem, tā nenotika. Ja? Tu man vēl kaut ko jautāji? Nē, es tev par to Ezopa valodu jautāju. Kuros Džemas darbos tu redzi kaut kādus tādus ieslēptus vēstījumus? Piemēram, tu man arī stāstīji par tām piesmietajām tautumeitām. Džemas šī visa izstāde, jūs varat pēc tam iziet un paskatīties. Džemas izstāde un Džemas tēma kā māksliniecei, viņa uzreiz pēc augstskolas glezno latviešu tautsmeitas. Sieviete latviešu tautstērpā. Un te sākās Abrenes tautstērpā. Un 60. un 50. gados arī Abrenes tautstērpā. Un, Abrenes tautstērpā. Tātad Abrenē jau tajā laikā no skatītāja puses ir pielikta sava nozīme. Ja? Un tās tautumētas Džemas sākumā pēc augstskolas, ka viņas glezno tādas ar tādu ideoloģisku patosu, ar tādu padomu prieku tajās visās gleznās. Un tad pēc Prāgas pavasara 68. 69. gadā, kad top visi šie ekspresionistiskie darbi, kad viņa pati kā autors savā veidā notriec pati sevi zemē savās gleznojumos, un tās ir tās pazemotās tautumeitas. Un kur tad ir tās tautumeitas, kas tiek gleznotas, kas ir notriektas zemē, un vainadziņš viņām mētājās pa zemi? Padomājam, kas notiktu, ja tagad kāds tādu gleznu izlikt, kā uzreiz publika to tulkotu? Tieši tā viņa arī var tulkot, ja, ka tā tautumeita, tas tautu tērps, tā tautu dziesma, viņa to sauc par tautas dziesmām, ja? Kad viņas ir pazemotas, notriektas zemē, un tur nav citas nozīmes. Un tieši tie ir publiski redzami darbi. Par to, jā. Bet tad es gribētu otrais Andrai pajautāt par tieši to atmodas ceļu, kurā brīdī Džema nonāk tajā atmodas kustības priekšgalā, kā tas notiek. Vai tā ir tāda, ka tā situācija viņu tur noliek, vai tā ir viņas tāda apzināta pašas izvēle, vai viņa vienkārši ir situācijā, kur viņa nevar rīkoties savādāk? Es varbūt atļaušos nedaudz tā ieskicēt visu to procesu. Tie bija 22 mēneši.
ļoti intensīvi no Latvijas Tautas frontes nodibināšanas līdz 4. maijam neatkarības deklarācijas pieņemšanai, kurā notika 3 vēlēšanas. Pirmajās vēlēšanās ievēlēja PSRS Tautas deputātu kongresu, un tur ievēlēja arī Džemmu. Bet pirms tam viņi bija arī PSRS augstākās padomas deputāti. Un tā tuvība, kādā mēs atradāmies, tad, kad sākās jau Reigana vizīte Maskavā, 19. PSKP konferences, kurā pirmo reizi Gorbačovs mēģināja atdalīties no konservatīvajiem, jo viņš gribēja reformēt. Kā mēs zinām no tā, kas notika, viņam nebija pietiekami pamatīgi plāna reformē, viņš bija iedomājies uzlabot sociālismu. Un tās bija tās vēsmas, kurās mēs visi pilnīgi bangojām, ja? Un Džemma arī tur bangoja. Un es atceros tādu sarunu, 19. partijas konferences, pirms tam sasauc tos Latvijas delegātus, starp tiem ir arī Dainis Ivāns, un Dainis Ivāns ieraksta, kas notiek šajā konferencē Latvijas centrāla komitejā, kā tur aicina ievest karaspēku un kas tur vēl viss netiek runāts. Ja? Un tas nemitīgi izplatās sabiedrībā, un mums tagad ar Džemmu ir tāda saruna, kas būs, kā tas būs. Vai nebūs tā, ka ir vajadzīgs kāds upuris, lai visi apvienotos? Tā kā Džemma ļoti intensīvi arī par to domāja, tāpat kā mēs visi. Ja? Un tad nāca pats tas jau frontes veidošanās, un tajā sākuma posmā, protams, gan viņa, gan Peters bija tie cilvēki, kas bija iedrošinātāji. Tātad tas ir kaut kas, kas mani neapdraud, es varu pievienoties. Jo, lai pievienotos, jūs atcerieties, bija jāuzraksta uzvārds, adreses, pase. Un mans tēvs teica, tie ir izvešanas saraksti. Un es domāju, ka daudz tā domāja. Un tad bija tāda viena epizode, kad vairākas reizes jau tās grupas televīzijā ir parādījušās, bet nekas nenotiek. Un mēs ar Džemmu atkal runājam, ka vajadzētu, lai būtu viens līderis. Vajadzētu runāt ar Peteru. Bet ja Peters neuzņemsies, tad Džemma uzņemsies. Viņi bija gatavi to uzņemties. Ja? Un mēs sanācām Mākslinieks savienībā, Peters, ķīmiķis Freimanis, muzikologs Arnolds Klotiņš, protams, Džemma un es. Un ļoti garā un grūtā sarunā Džemma ar savu diplomātisko spēju pārliecināja Peteru, ka tas ir jādara. Un tas ir tas posms, līdz Tautas fronte tiek nodibināta, notiek kongress. Pēc tam gan Peters, gan Džemma, viņi iziet tā kā jau no šī aktīvā procesa, jo tā Tautas frontes vadībā tur bija ļoti, tādi, es teiktu, intelektuāli spēcīgi cilvēki, kas to viņu ievadīto varēja novest līdz 4. māja deklarācijai. Taču starplaikā ir vairākas epizodes, ja man ir atļauts vēl drusciņi runāt, kur Džemma sev parāda absolūti unikāli. Ja? Pirmā no tām ir, tātad kongress ir noticis, viss ir aiztaisīts ciet. Mums vairs nav pieejams ne radio, ne padomi jaunatne, pilnīgi nekas. Ja? Un tiek izsludināti PSRS konstitūcijas labojumi, kuros nav paredzētas formālās tiesības, ka Savienotā republika var izstāties no Padomju Savienības. Un mēs momentā nodrukājam un izvadājam parakstu lapels un savācām 700,000 parakstus. Bet tagad tie paraksti ir jāaizved uz Maskavu. Un bet kuram ir iespēja ieiet Kremlī? Protams, PSRS augstākās padomas deputātei. Varētu būt 2 kandidatūras. Pirmā, protams, ir Džemma. Otrā, ja Džemma kaut kāda iemesla pēc tad griezīsimies pie Ritas Kukainas. Un čaļi salādē tos milzīgos koferus mašīnā, pa ceļam 2 reizes nomaina mašīnas, jo līdz Latvijas robežai ir milicija, kas mēģina kontrolēt mašīnas. Un
tagad Džema lido, viņi satiekās Kremlī, un tur tā iesnieguma pieņemšanas daļa. Tur sēž tādas ģevuškas, ja? Un viņas nevar pieņemt, jo kā tad viņas var zināt, cik tur ir? Viņas jau neticēs, ko saka. Viņas nerakstīs nekādu izziņu, ka ir pieņemts. Džēms saka, tad jums būs jāpārskaita. Protams, ka neko nepārskaitīja un to izziņu uzrakstīja. Un tagad tie konstitūcijas labojumi tiek apspriesti PSRS augstākajā padomē. Un jūs jau stādieties priekšā, kā tas toreiz bija. Kaut vai es atbildēšu uz to jautājumu arī citādāk nekā jūs, vai Džemai bija izvēle vai ne kļūt par Latvijas augstākās padomas deputātu. Protams, ka viņai nebija izvēle, tāpēc, ka Latvijas PSRS mākslinieks savienības priekšsēdētājs bija nomenklatūras amats, un viņam pienācās būt Latvijas augstākās padomas deputātam. Ja? Un, ja viņa tam nepiekristu, tad būtu ievēlēts cits mākslinieks savienības vadītājs un būtu varbūt pilnīgi cita politika. Ja? Un tagad tas sēdes vadītājs Lukjanovs, viņš skatās uz to 6000 vai cik tur ir tie deputāti, 6000 bija Ķīnā, 1400 laikam. Un debats beidzās, vai ir vēl kāds, kas vēlās debatēties. Un Džema paceļ roku, un nelaimīgā kārtā to redz arī žurnālisti rietumu, un Lukjanovs saprot, ka viņš nevar to nekā apturēt, viņa ģīmes ir tik apjucis. Džema pieceļās, un viņa iet cauri šai naidīgajai zālei. Viņa uzkāpj tribīnē, un viņa nolasa to tekstu par tiem labojumiem, kurus mēs prasam šajā konstitūcijas projektā. Protams, ka viņa to lika uz balsojumu, tur viņi tomēr dabūja 52 vai kaut cik balsis, kas vispār arī ir vienreizēji, bet kas bija vissvarīgākais, ka pirmkārt pasauli to redzēja, bet Latvijā to visi redzēja, jo televīzija to rādīja. Tas bija ļoti iedvesmojoši. Un, tās ir tās divas epizodes, kur es gribēju izstāstīt, ka tomēr bija vajadzīga arī liela drosme, lai tādas lietas izdarītu. Labi, tur aizlidot uz Maskavu un atdot ir viena lieta, bet nostāties šajā naidīgajā, milzīgajā fórumā uz tribīnas, tas ir tiešām ļoti, ļoti grūti. Tad tālāk Gintam vēl drusku, vai tev jāskrien ir vēl pēdējo jautājumu. Bet kā tu redzi Džemu tieši šajā atmodas kontekstā, kā tādu simbolisku figūru vairāk, vai tiešām tādu politisku spēlētāju, kas ar kaut kādu tādu radikālu pagriezienu ienes šajā atmodas kustības trajektorijā? Man šķiet, ka ir pārāk maz laiks šobrīd pagājis, lai mēs kaut kādus tādus 30 gadu nav nekas, man šķiet, lai mēs varētu veikt izvērtējumu. Par to, kurš konkrētu lomu pildīja, jo man šķiet, ka gan mūsu pašus vajā Džemas skulmas nospiedums uz mums, un gan arī man šķiet, ka vēl parādīsies pietiekami daudz avotu un interpretācijas. Es jau mums sarunas sākumā teicu par nesenu diskusiju Kultūras akadēmijā ar jaunajiem doktorantiem, ar kuriem sākās saruna par to, ka okupētajā padomju Latvijā taču arī bija pilsoniska sabiedrība, un es īsti nesaprotu, par ko viņi runā, jo es saku, ka tā kā nebija, bet mēs noteikti varētu pētīt, vai šajās radošajās savienībās bija iedīgļi tieši tai pilsoniskai sabiedrībai, kuras dēļ tas, kas ir Tautas fronte vai jebkuras citas politiskas kustības 80. gadu beigās, veidojās. Bet es domāju, ka tās ir lietas, ko ir vērts pētīt, un tās investīcijas vēstures pētniecībā varētu būt daudz nozīmīgākas, jo viņas ir tik svarīgas, lai mēs saprastu, kādā veidā mūsu valsts ir pastāvējusi. Kas bija ļoti būtiski, tas, ka šie 80. gadi tomēr iezīmē to, ka netiek veidota valsts no jauna. Un ka šī kontinuitātes princips tika
ielikts. Un tur bija liels pretspars tieši tā, lai tas notiktu. Man liekas, Skulme iespējams bija viena no tām atslēgas personām, kur... Jā, vienkārši es piebildīšu, tajās lielajās diskusijās par valsts, par starpkaru Latvijas turpinājumu, tās bija starp juristiem ārkārtīgi asas. Un līdz pat pēdējam, jau tad, kad bija ievēlēta augstākā padome, tā, kas nobalsoja par 4. māja deklarāciju, tad frakcijai bija vairākas sanāksmes, un šajās sanāksmēs Plotnieks un Bojārs, viņi nemitīgi mēģināja izgrūst cauri dokumentus, kuros parādījās, ka Latvija ir jaundibināta valsts. Tā kā tas bija ļoti sarežģīts process, un tur es gandrīz neredzētu Džemai nekādu, jo viņi tad vairs nebija aktīvi, tāpēc, ka tad, kad gatavoja vēlēšanu kampaņu, galvenais princips bija panākt pēc iespējas vairāk ievēlēto, ne tik daudz pēc kvalitātes, cik galvenais, vai par viņu nobalsos attiecīgajā apgabalā. Un tā kā mēs nebijām pārliecināti, ka iegūs tik lielu skaitu mandātu, mēs atstājām lielos vārdus, Džemu, Ziedoni un citus uz otro kārtu. Un gandrīz bija tā, ka Dainim Ivānam nebija pat vieta, lai viņu ievēlētu, kas bija Tautas frontes priekšsēdētājs, bet viņš bija atstāts arī uz otro kārtu. Ja? Un līdz ar to, teiksim, tā aktīvā politiskā darbība Džemai un ietekme vairs jau tajā laikā nebija gandrīz nekāda. Ziedoni ievēlēja, tā kā Ziedonim bija. Jā, es nezinu, ko vēl piebilst. Es katrā ziņā gribētu, ka Džemu Skulmi vai šo periodu skatās paudze, kura nav tieši saistīta, bet kura var samērā atsvešināts to paskatīties, jo nav iespējams, nav iespējams ieraudzīt. Džemu Skulmi, kaut kādā... Bet Gint, nav iespējams arī visu to kompleksu saprast, to neredzamo tīklu, kurā bija tajā laikā ne tikai Džemai, bet gan arī visiem cilvēkiem jākustās. Ja? Tā kā ne tā kā tu saki, objektīvu vērtējumu dabūt nevar. Jā, un vēl 2 vārdus es gribu pateikt par pilsonisko sabiedrību. Es biju tavā pusē, bet tagad klausoties tevi, es pēkšņi atcerējos, bet bija iedīgļi, aušanas studijas, daļamatniecības studijas, kori. Būtībā tie jau ir tādi pilsoniskās sabiedrības veidojumi tikai zem birkas, ko režīms bija gatavs atļaut. Jā, es gribētu tad paprasīt Edvardam, bet tikai īsi. Jo arī kaut kādās kuluāru sarunās ir reizēm izskanējis pārmetums, ka Džema viņa jau tāda kolaboracioniste. Vai vispār var piemērot šo terminu Džemai, vai tas vispār ir adekvāti kaut kā tādā aspektā uz viņu skatīties? Baidos, ka ne Džemai, nevis baidos, bet es esmu pārliecināts, ka ar šo kolaborācijas jēdzienu vispār ir jābūt ļoti piesardzīgiem, attiecinot to uz jebkuru, kurš dzīvoja un darbojās tajā laikā. Pirmkārt, ja mēs domājam par to, ka cilvēks, teiksim, visu sava mūža aktīvo daļu vai ļoti lielu daļu pavada šai sistēmā. Vispirms ir jautājums par to, cik viņš var apzināties to, ka tas, ko viņš dara, varētu būt kolaborācija. Cik viņam bija iespēja apzināties to, ka tas ir naidīgs okupācijas režīms. Tie visi nav tik viegli atbildami jautājumi, jo ne katrā ģimenē vēsturiskā atmiņa tika glabāta un uzturēta tā, kā, lai cilvēks to adekvāti saprast. Man nāks domāt šai sakarā arī par savu tēvu piemēru. Viņam bija 10 gadi 1940. gadā. Cik viņš varēja tajā brīdī
puika no tobrīd tādas sīkpilsoniskas, proletāriskas vides ar visai sarežģītu likteni, cik viņš varēja saprast, kas notiek. Tagad atpakaļ skatoties, mums ir ļoti viegli, teiksim, tur viss ir skaidrs, bija okupācijas režīms, bija Latvijas valstiskuma faktiska iznīcināšana vai pārtraukšana no svešas okupācijas varas, tad bija vēl viena okupācijas vara, tā pastrādāja savus noziegumus, tad atgriezās pirmā un tā tālāk. Cilvēks, kurš atrodas šai notikumu virpulī, ļoti apšaubām, ka viņš spēj šādi, ka viņam vispār ienāk prātā šāds jautājums, vai tas, ko es daru, ir vai nav kolaborācija. Un teiksim tā, no tādas šī brīža, es teiktu tā, to laimīgo pozīcijas, kur ir šai pasaulē, tāpēc, ka, teiksim, iepriekšējā paudze vienkārši nav tikusi iznīcināta, tad mēs ar tādu uzvarētāju attieksmi vīzdegunīgi varam teikt, tie tak visi kolaboranti, ko viņi tā kā ir dzirdēts, vai ne? Visi skolotāji, viņi taču mācīja tur marksismu, ļeņinismu, viņi taču, un tā tālāk. Absurdi, protams, ja? Tā kā ar šādu mērauklu nav mums vienkārši tiesību to visu vērtēt. Tā kā pirmkārt, no tīri personiskā, no tā likteņa viedokļa, es būtu kategoriski pret, ka ir lietojams šāds apzīmējums džemmas un jebkur citas sakrā, un arī no tāda vispārējās situācijas viedokļa, jo 50 gadu okupācijas periods, tas ir ļoti daudz. Nevelti starptautiskajās attiecībās runā par Baltijas precedentu, jo tomēr starptautiskajās attiecībās tas vēl ir jautājums, cik ilgi ilgstot kādā teritorijā šai okupācijas situācijai, aneksijas situācijai, kurā, ka tomēr ir kaut kāds brīdis, kad tur iestājas arī starptautiski tiesiskas sekas. Ja? Šobrīd ir Baltijas precedents. 50 gadi, pusgadsimts nemaina valstiskuma status. Bet vai tas tā ir un būs vienmēr, un kā uz to var skatīties, kurā brīdī? Ja? Un katrā ziņā tas ir no tā viedokļa, ka šis milzīgais laika periods, kur arī tas okupācijas režīms, kā mēs jau šeit to piesaucām, mainās un mimikrē līdzi laikam, tas viss padara šos jautājumus ļoti tā uzmanīgi vērtējamus. Un es teiktu tā, ir skaidrs, ka par kolaborāciju ir jāsauc piedalīšanās varas akcijās konkrētās varas akcijās pret Latvijas sabiedrību, pret Latvijas pilsoņiem un Latvijas iedzīvotājiem. Skaidrs, ka tie, kur lādēja vagonos, Vilis Lācis, kurš parakstīja sarakstus, tā ir kolaborācija, tur bez šaubām. Teikt, ka ik viens cilvēks, kurš strādāja savu darbu, teiksim, pēc labas sirdsapziņas, gleznoja vai vadīja kolhozu, piemēram. Ja? Te jau arī ir jautājums, vai Kauliņam vajadzēja tagad likt pieminekli vai nevajadzēja. Kolhozu sistēma mainīja normālas sociāla-ekonomiskās attiecības Latvijas laukos, mainīja kultūras vidi, sociālo vidi un tā tālāk. No otras puses, šur un tur var būt tā kolhozu sistēma ar tiem cilvēkiem, kas tajā reāli darbojās, tam padomi totālajam idiotismam, degradējošajam, tomēr pretojās. Ja. Bet atgriežoties pie džemmas,
Es gribētu pajautāt Sandrai, jo es gribētu pajautāt par to Džemas ietekmi gan kā mākslinieces, gan tos nospiedumus, ko viņa atstājusi kā mākslinieces nākamām paudzēm, gan arī tieši no šīs viņas institucionālās pozīcijas. Jo, man liekas, Džema bija tieši viena no arī mākslas dienu iniciatoriem, kas arī veicināja tādu inovatīvu domāšanu. Es atceros vienu no viņas uzrunām, iesākot mākslas dienas, kur viņa teica, ka viņa aicina cilvēkus uz domāšanu. Un, man liekas, tas skan tik laikmetīgi un tik mūsdienīgi. Un tas, kas notika mākslas dienās, man liekas, tas arī bija tāda paradigmas nomaiņa ar kaut kādā mākslas vidē. Kā tu redzi šo Džemas turpinājumu? Ņem no Eduarda. Džemas turpinājums tā nezināšu atbildēt, bet tā mākslinieka loma un nozīme toreiz, es domāju, sabiedrībā bija tomēr ļoti ietekmīga. Un mākslinieki, ne tikai Džema, bet arī mākslinieku savienības un tāda mākslas vieta cilvēku dzīvē bija svarīga. Bet es vienkārši klausoties iepriekšējo, man nāca prātā par to kolaborāciju vai par kompromisiem vai konjunktūru. Vismaz mums māksliniekiem un tādiem jauniem māksliniekiem tas bija jautājums, par ko mēs domājām. Mēs domājām, mēs to redzējām, mēs to vērojām no iepriekšējām paaudzēm, cik kurš ko dara, kā to dara. Un tā bija tā izšķiršanās. Un tā izšķiršanās bija toreiz beidzot augstskolu vai tie ceļi bija vairāki, kā to veidot. Ja? Bet mums 80. gados, protams, tas viss mainījās arī tādā veidā. Bet es varu teikt, ka man bija milzīgs pārsteigums, jo es domāju, nepārtrauktā domāšana par konjunktūru un tā kā sevi pasargāšana un to domāšana ir tikai padomu laika fenomens. Un kad bija brīvā Latvija un kad nāca kapitālisms iekšā, man tiešām bija atklājums, kad mākslinieks un konjunktūra un laika diktāts un tas, ko tev prasa laiks un tas, ko tu negribi dot vai iet pašam savu ceļu, ka tā ir mūžīgs jautājums. Tad, kad atnāks kapitālisms, tad tas gan visu skaisti šeit saka. Un ka šī tāda konjunktūras gājieni mākslā, ka tas ir jautājums, ar ko jebkuram radošam cilvēkam vai radošai institūcijai vai radošam ir jādomā un par to pie tā ir jāstrādā un ka tas ir mūžīgs, ka tas nav tāds padomlaika fenomens. Jā, tas laikam ir tas, ko es gribēju teikt. Un Džema, ja mēs par Džemas to figūru, tad es domāju, ka, lai ko mēs runātu par viņas darbību, bet paskatāmies uz viņas mākslu. Un viņas mākslā viņa runā, savā mākslā viņa domā lielākos mērogos. Un es domāju, ka viņa jau savā pieredzes gados zināja, arī reflektējot par to, kas notiek ar Latviju, kas varētu ar Latviju notikt, Latvija varētu vai iznīkt, varbūt nav tas vārds, bet tā kā padoties. Viņai bija galvenā tēma pašcieņa, identitāte un lai vai kā sevis apzināšanās. Un to mēs redzam viņas mākslā. Un tagad es domāju, atbildot uz tavu jautājumu, ko mums tagad viņa nozīmē. Es domāju, viņas māksla mums ir svarīgi šobrīd redzēt šo pašcieņu, sevis apzināšanos un savas tās identitātes vizuālos kodus. Un tādā intensīvi laikmetīgā mākslas valodā. Un tas ir tas, kas mums ir svarīgi. Paldies. Burtiski. Pāris vārdus. Jā, tas ir ļoti svarīgi, ko pat Krastīņas kundze teica, ka un par tām lielajām tā laika personībām runājot, man arī šai sakarā par Ojāru Vācieti ir ļoti jādomā, ka tai periodā āboliem vairs nebija jābūt viennozīmīgi vienmēr laimīgiem. Drīkstēja būt arī, cilvēks drīkstēja teikt, ka viņam visums sāp. Tādas globālās problēmas drīkstēja pateikt. Un tad viņi to arī darīja. Un tad tagad mēs palasām kaut vai to pašu Vācieti un izrādās, ka tai pasaulē sāp apmēram tāpat kā toreiz.
Jā, un nobeigumā es gribētu dot Sandrai Kalnietei vārdu arī caur tādu jautājumu, kad nenoliedzami Džema bija tāda spoža iedvesmas persona un tāda pasaules mēroga cilvēks. Un es gribētu arī jautāt arī par to ietekmi. Kāda tad ir tā viņas ietekme? Kā tādā atmodas kustības vienai no simboliskām iedvesmojošām figūrām vai kaut kādā citā veidā? Varbūt personīgi. Uz šo jautājumu man varbūt būs grūti atbildēt. Es domāju, ka mēs katrs varam sevi vērtēt, kāda bija Džemas ietekme tajā laikā, tāpēc, ka mēs esam tur lielākā daļa no mums ir tur dzīvojuši un to izjutuši. Vai šī ietekme turpinās tagad, par to es šaubos, taču Džemas māksla, manuprāt, tagad ir vēl vairāk nepieciešama nekā tā bija agrāk, jo tā parāda ārkārtīgi viengabalains personības, ļoti spēcīgas personības mākslu, jo visas dzīves garumā, vienalga vai viņa ir mēģinājusi tā vai citādi sevi, viņa tik un tā ir atpazīstama un ļoti, ļoti spēcīga. Bet es gribu pastāstīt vienu nelielu personīgu epizodu, kurai es biju liecinieks, un es domāju, ka tā ļoti daudz ko pastāsta par Džemu. Tā tad ir pēdējais, tobrīd mēs nezinājām, ka pēdējais PSRS Mākslinieku Savienības kongress. Džema ir ievēlēta, es tajā laikā biju Mākslinieku Savienībā jau ģenerālsekretāra. Bet es nekad neesmu bijis kompartijā, tie bija citi laiki, tad jau varēja šāds tāds personāžs kļūt ar Sibīrijas vecākiem un tā tālāk, par ģenerālsekretāru. Un, protams, ka es esmu tur, un Džeme ir valdē, un tagad notiek pirmā valdes sēde, un paklīst baumas līdz arī Latvijas delegācijai, ka Džemu grib ievēlēt par PSRS Mākslinieku Savienības priekšsēdētāju. Un mēs paliekam, kā kurš, es domāju, lielākā daļa satriekti, jo tātad Džema vairs nebūs Latvijā. Un tagad mēs turam īkšķi, lai viņa nepiekristu. Bet mēs arī apzināmies, ka nav tik vienkārši nepiekrist, lai gan vairs jau nebija tā, kā tas bija kādreiz. Un es tagad staigāju gar to telpu, kur notiek tā, jau ir bijis starpbrīdis, un mēs esam izrunājušies, un Džema ir iegājusi atpakaļ, un es staigāju gar tām durvīm, tādas lielas koka durvis. Un Džema iznāk ārā, un es saku, es atteicos, Ojārs Zārkā būtu apgriezies otrādi. Ja viņa piekristu, jā. Jā, mūsu diskusija ir gandrīz jau nobeigta, ja? Es nevaru atturēties arī savu vienīgo atmiņu par personisku tikšanos ar Džemu Skulmi, un tas bija 2008. gadā, kad es aizbraucu pie viņas ar diktafonu ierakstīt interviju Latvijas radio, un tas bija 2008. gads, visas sociāla-ekonomiskie satricinājumi un nebūšanas un tā tālāk. Aizbraucu parunāties, kā ar inteliģences pārstāvu, vai inteliģence var kaut ko darīt. Un tad tas spilgtākais no viņas teiktā, kas man ir atmiņā, mums ir ļoti skumjš, cieņpilna dialoga deficīts mūsu sabiedrībā. Tad es domāju, ka mēs varam beigt šo sarunu. Man liekas, jau šajā sarunā mums iezīmējās tik plašs tēmu loks, kur, protams, pusotras stundas laikā nav iespējams izšķetināt. Bet tas ir skaidrs, ka Džema Skulme bija spoža, jaudīga, harizmātiska un vēsturiski ļoti nozīmīga personība. Bet ar atsaucoties to, ko teica Gins Grūbe, droši vien ir jāpaiet kaut kādam laika noilgumam, lai mēs varētu tā bezkaislīgi izšķetināt visus šos vēstures pavadienus un arī saprast to visu bildi kopumā, kas tad toreiz un kā tieši notika. Paldies visiem runātājiem, paldies Sandrai Kalnietei, Sandrai Krastiņai un Edvardam Liniņam un Gintam Grūbem, kurš jau aizsteidzās uz nākamo pasākumu. Un paldies jums visiem par klātbūtni. Paldies!